Jā! Jā! Šitas te man ir slivnieks, šitas man ir. Nu, slivnieks. Kāda varbūt tad ir tā saistības starp tēlniecību un aidkopību? Droši vien nekādas. Henrijam Mūram esot ļoti aitas patikušas. Tāds angļu tēlnieks. Bet vairāk saistība ir tāda, kad ir tas parks, zāle aug, un man ļoti garšo jēru gaļu. Un tad es izveidoju bioloģisko saimniecību, var teikt. Kā viņām ir ar radošumu? Nezinu, varbūt nē. Mums pietiek ar vienu radošo. Šajā ganāmpulkā es esmu radošais. Aptuveni 80 km attālumā no Rīgas, starp Austrumkursas augstieni un Zemgales līdzenumu, atrodas Jaunpils. Šeit, veclaicīgas muižas teritorijā, savu darbnīcu uzcēlis viens no spilgtākajiem latviešu vidējās paaudzes tēlniekiem – Aigars Bikše. Instrumentārijs ir ļoti būtisks, bet bērnībā dzirdēju tādu teicienu, ka Evilē dēls, tēvs atnāks ar cirvi pielīdzinās. Ir svarīgi instruments, bet tā meistarība jau aug, un tad jau tā instrumenta arī būtiskums arī ir saistīts ar to cilvēku, kam tas instruments ir rokā. Nozīmīgu vietu mākslinieka daļradē ieņem bronzas skulptūras. Tās tiek izgatavotas pēc tehnoloģijas, kas radusies jau senajā Ēģiptē. To sauc par zaudētā vaska tehnoloģiju. Bronza ir ārkārtīgi, man ļoti patīkā materiāls. Tas ir šķidrums, kurš ir sacietējis. Un kā šķidrums, kurš ir sacietējis, viņi ieņem to vietu, kuru tu esi viņai ierādījis kā mākslinieks. Bronza ir ļoti pakļāvīga un ļoti draudzīgs materiāls tēlniekam. Ceļā no mākslinieka idejas līdz gatavai skulptūrai ir vairāki svarīgi etapi. Pirmais no tiem – skice, kas kalpos par pamatu skulptūras modeļa izveidei. Pēc tam top skulptūras detalizēts makets. Tā pamatu veido metāla karkases, kuru tēlnieks apaudzē ar plastisku materiālu, visbiežāk mālu vai plastilīnu. Tad te var redzēt, visos pirkstiņos ir iekšā drātis, ja? Visur ir tāda metāla struktūra. Jo ir tā, ka kādreiz studiju laikā, kad tu vēl nesaproti, kas ko var turēt un kas ko var neturēt, tad citreiz lielos malu veidojumus studentam nokrīt pirms skates galva vai kaut kas tāds. Ne pašam galva nokrīt, bet veidojumam nokrīt galva. Pēc ilgajiem sagatavošanās darbiem iegūtajā tukšajā keramiskās masas formā tiek ielieta bronza. Šis ir mirklis, kad mākslinieka iecerē pārtop taustāmā skulptūrā, kurai vēlāk nepieciešama pēcapstrāde. Ideja ir par 2 trīsstūriem. Trīsstūris kā zīme, kur ir ļoti svarīga Eiropas kultūrā, vispār jau visā pasaules kultūrā. Un 2 trīsstūri. Viens ir trīsstūris, kuram dominējošais trīsstūris ir šis te, kur virzās uz augšu. Un otrs trīsstūris, kas virzās no augšas uz leju. Pasaulē ir nepieciešama tāda harmonija. Kopumā šie trīsstūri, protams, veido meitenes tēlu. Meitene ir varbūt skumja un skumja varbūt viņa tāpēc, ka tieši tas dominējošais trīsstūris, tas garīgais trīsstūris, viņš ir tik liels, tā garīguma ir tik daudz, varbūt tieši pietrūkst tās vitalitātes un tā spēka
un tā prieka dzīvot. Ir vienkārši milzīgs skumju trīsstūris, kurš varbūt ir skaists tajā savā garīgumā, bet viņam trūkst tās otras daļas, šīs spējas dzīvot. Blakus bronzas meitenei darbnīcā vērojamas milzīgas skulptūras, kas veidotas no ozola un priedes koka. Pats mākslinieks atzīst, koks ir viens no viņa mīļākajiem materiāliem. Priekš tēlnieka cits pārbaudījums, jo šajā gadījumā skulptūra ir tajā kokā un tēlnieks tikai viņu atrod, izkasa, izgrebi, izskaļ no tā materiāla. Koks tie kauli. Principā tas ir bijis dzīvs kādreiz organisms, dzīva struktūra, un tad viņš ir nomiris, un tad no tiem kauliem tiek taisīts kaut kas. Aigara Bikšes publiskās mākslas darbi bieži vien ietver kādu sociālu vēstījumu, kas savies ar vēsturisku faktu vai personāžu. Izņēmums nav arī koka skulptūra. Kentors Vladimirs uz Dagestānas robežas 5 gadus pirms Otrā Čečenijas kara beigām. Skulptūra tapusi 2010. gadā notikušajai izstādē Laiks izglābs vēsturi. Tā liek domāt, kur un vai ir novelkama robeža starp pagātni un mītu. Man liekas, ka politika ir mitoloģija. Mazāka mēroga darbi top Aigara dzīvesvietā un darbnīcā Rīgā. Tā iekārtot Āgenskalnā 1895. gadā celtā ugunsdzēsēju depo. Tā ir droši vien viena no intīmākajām vietām mājā, protams, izņemot darbnīcu. Bet man šī vieta ārkārtīgi patīk, jo viņa ir saglabājusies. Tā ir tie koka dēlīšu apdari, kas ir vēl te palikusi. Tā ir saglabājusies no tiem laikiem, kad māja tika uzbūvēta. Man liekas, ir ārkārtīgi tāda garša tam vecajam kokam. Māja tika celta ar uzdevumu tādu, ka viņiem bija jānodrošina pažarniekiem dzīvošanai. Šeit dzīvo mākslinieka ģimene, kā arī vairāki vēl topošie un jau tapušie mākslas darbi. To starpā 3 bronzas karavīru statujas, kas veidotas personāla izstādē Inficēt taisnību. Izstādē atklāta 2014. gada decembrī. Bronzas kareivjus apmeklētāji nepārprotami saistīja ar nesenajiem notikumiem Ukrainā. Pats mākslinieks gan atzīst, darbi tapuši krietni agrāk un ar citu vēstījumu, kā atmiņas par bērnību un mazazēna sapņiem kļūt par karavīru. Vispār kā tajā laikā, mana ģimene, un es domāju, ļoti daudzās ģimenēs tas bērns bija nekas. Viņu neklausās, viņi neuztver tā īsti par cilvēku. Es domāju, ka tas, kāpēc tu gribi būt tādā vecumā karavīrs, ir tas, ka tu nekas neesi un ka tu gribi būt ļoti stiprs un ir tie atribūti, kas ir ieroči, kas ir tu vēlies pārvaldīt savu dzīvi, tu vēlies kontrolēt savu pasauli. Tu esi apbruņots, tu esi it kā spēcīgs, bet tajā pašā laikā visas tās pašas lietas, kas cilvēkam, ar ko viņam jātiek galā, viņas jau neatrisinās tādā veidā. Nevar tādā veidā cilvēks nevar izmainīt savu pasauli, ka tāpat tās paliek visas tās pašas lietas, kas viņam ir jārisina. Katrs no 3 karavīriem atainots citā situācijā. Viens ir acīm redzami, kaut kas ar viņu nav kārtībā. Viņš ir apakšveļā, automāts ir aizķēries aiz muguras, aiz jakas, aiz apakškrekla, pareizāk sakot. Viņš iet caur acīm redzami asiem krūmiem. Un tas, man liekas, šis brīdis ir tad, kad cilvēks, kuram ir kaut kādi uzdevumi, pienākumi, ja viņš saņem kaut kādu informāciju, viņš rīkojās šīs informācijas iespaidā pretēji tiem nosacījumiem, kādi viņam ir piešķirti iepriekš. Darbnīcā glabājas arī krietni senāki mākslinieka darbi. Vērīgs apmeklētājs šeit sastaps daudz pazīstamu tēlu un seju, to starpā arī ieplēsājuši Ļeņina galvas atveidu vai sapņos iegrimušu Raini. Jā, Rainis, viņš ir aizmidzis, un tas ir Lugāno notiek. Viņš ir izraidījumā, un Krievijas impērija ir stārā. Bet arī ir kaut kādā ziņā tā viņa realitāte, jo ir brīdis, kad nav Latvijas, un Rainis kā sociāldemokrāts atrodas izsūtījumā Šveicē. Brīdi vēlāk viss ir izmainījies. Rainis grib kļūt par Krievijas prezidentu,
par Latvijas prezidentu. Viņam ir pilnīgi citas iespējas un citi tie nosacījumi, cita realitāte. Ja. Tā izstāde bija nepabeigto darbu sērija, arī ar to domu, ka pieņēmumi, kas ir pareizi, mainās tik ātri, ka tēlnieks neviens vairs nevar paspēt izsekot un pabeigt tos darbus. 2009. gadā Rīgā, vietā, kur savulaik atradās Ļeņina piemineklis, Starptautiskā kultūras fóruma Baltā nakts laikā Bikše uzstādīja instalāciju Ideālists 2 minūšu vēsturiskā taisnīguma cikls. Instalāciju veidoja piepūšama cilvēka figūra, kas ik pēc 2 minūtēm te piepildījās ar gaisu, veidojot varoņa figūru ar paceltu roku, te saplaka un krita lejā. Protams, tādi cilvēki vai tādas personības kā Ļeņins ir atstāja milzīgu interpretāciju iespēju. Vieniem viņš joprojām ir ārkārtīgi būtisks un svarīgs cilvēks, kur rīcība rezultātā ir milzīgas izmaiņas notikušas arī, starp citu, var teikt, ir izveidojusies Latvijas valsts. Es nedomāju, ka tas ir iespējams tā objektīvi izvērtēt. Es domāju, ka nāk izmaiņas, cilvēki uzzina kaut ko jaunu, no citiem skatu punktiem aplūko situāciju, un ir tā, ka tas varonis sagumst vienu brīdi, pienāk jauna informācija, cita taisnība, un tas varonis atkal pieceļās. Un tas jau nav tikai droši vien par Ļeņinu, tas ir vispār par visiem cilvēkiem, par to, kā mēs vērtējam. Ik viens tēlniecības darbs ir nesaraujami saistīts ar vidi, kurā tas atrodas. Tieši ar Aigara Bikšes personāla izstādi Inficēt taisnību tika atklātas galerijas Daugava jaunās telpas Ausekļa ielā. Vairākas skulptūras šeit aplūkojamas joprojām. Tajā brīdī, kad mākslinieks izgatavo darbu, viņš ir darba aplūkotājs un skatītājs, un ir šī miedarbība ar mākslas darbu. Un tad, kad viņš aiziet projām, darbs paliek viens. Un tajā brīdī, kad skatītājs viņu aplūko, tikai tad jau arī viņa izpaužās, un tad notiek šīs attiecības starp skatītāju un mākslas darbu. Ja? Mākslas darbs bez skatītāja, viņš praktiski nepastāv. Esmu vērojusi, ka Bikšes darbus gandrīz katrs indivīds uztver savādāk. Tas laiks maina to skatītāju uztveri, to skatītāju attieksmi pret to darbu. Jo mākslas darbs dzīvo savu dzīvi, kopš mākslinieks ir izlicis publiskajā telpā. Un tā meitene man lika domāt, ka cilvēks ir radījis ne tikai to skaistumu, ne tikai tās mūžīgās mākslas vērtības, bet cilvēks ir arī liela ļaunuma radītājs. Un to es atkal sajūtu tādā meitenei. Teiksim, viņa varbūt ir tādā uzvarētājas pozā, bet aiz viņas ir ļoti liels ciešanas, tīri fizisks un noteikti arī garīgs un morāls. Izstādē aplūkojamās skulptūras tika veidotas vilnā, bronzā un kokā. Pats mākslinieks to aprakstījis kā treniņu nometni cilvēkam, kurš novēro sevi. Daļa darbu pēc viesošanās izstādēs nepaliek galerijās, bet atgriežas vietā, kur tie tapuši. Skulptūra Sarkanais slīdkalniņš tika radīta īpaši Raumas laikmetīgās mākslas biennālē 2012. gadā Somijā. Darbs tika taisīts vairāk domājot par šo te somu vēsturi un par to, kā viņi paši ir pārdzīvojuši Otro pasaules karu un arī šo te Ziemas karu pirms tam, un kā tas ir. Viņi ir zaudējuši 10% no savas teritorijas kā valsts, un kā viņi ir spējuši, nesamierināties, bet viņi ļoti vitāli uztver šo te mūsdienas, uztver šo te kaimiņu būšanu, un tur nav kaut kāda tāda sāpe. 2 gadus vēlāk, 2014. gada vasarā skulptūra tika izstādīta Pēterbaznīcas laukumā, izraisot ažiotāžu gan vietējo, gan ārzemju mēdīju vidū. Mēģinājumi saistīt ievainotā karavīra tēlu ar kādu konkrētu varu gan netraucēja bērniem ap to rotaļāties. Šobrīd Sarkanais slīdkalniņš atgriezies Jaunpilī. Tā pasaule jau laikam ir iekārtot tā, ka visi grib aizmirst to, kas nav jāatcerās. Jādomā par to, par ko patīkami domāt. Jāspēj tikt vaļā no kaut kādiem šiem pārdzīvojumiem.